Sveiki, vīri un dāmas! Tagad būs neliels ieskats par to, cik lieli man ir elektrības patēriņi, lai apsildītu māju aptuveni 160 kvadrāti un nodrošinātu māju ar silto ūdeni. 2026. gada janvārī, augstākajā mēnesī pēdējo 15 gadu laikā. Pēc manām iekšējām sajūtām ārgaisa temperatūra vidējā noteikti bija nemazāk pa -10 grādi. Piebildīšu, ka mājā centos uzturēt temperatūru +22, +23 grādi tajās robežās. 1. februāris. Uz 1. februāri pa nakti pagājušo dienu bija -15, pa nakti bija -20. Pastīsimies, kāds tad man te tas patēriņš ir. Skatāmies. Ruprinājiet. 4 līdz 5 kWh tiek patērēts. Pastamies, kas bija vakardien. Gandrīz 100. Tātad pa dienu 100 kWh. Baigākais cipars. Tagad jūs varam paskatīties, cik tas sanāca pa janvāri. 2097. 2097 kWh. Tātad veicot nelielu aprēķinus, mēs te varam redzēt, ka 2097 kWh reizinām ar 0,20 centiem, kas man par 1 kWh ir jāsamaksā. Un tas kopā sanāk 419 eiro. Rupi runājot par janvāri, tikai par elektrību 420 eiro. Precīzākus aprēķinus es parādīšu tad, kad saņemšu rēķinu. Labi, pastīsimies saražotais siltums par janvāri. $5 000. Virs 2 kopi ir. Skatāmies, kas bija vakardien. 180 kWh saražots siltums. Zem 2 kopi. Jā. Daudz. Lai sarēķinātu, kāds tad ir kops par janvāri, tātad mēs ņemam, redz, kur saražoto siltumu un dalām ar patērēto elektroenerģiju. Un patērēta elektroenerģija bija 2097 kWh. Un sanāk, ka kops ir 2,4. Tā baigi nereāli, bet tas ir par visu janvāri. Labi, kā tur ir vai nav, cipari rāda to, ko man viņi parāda. Ar to arī īstenībā bija viss. Tas arī bija viss, ko es gribēju šajā mazajā video jums parādīt un pastāstīt. Visiem veselību, veiksmi un līdz nākamajai reizei. Atā!